Lai popularizētu savu produktu Matulakas, uzņēmuma Zandiāna valde pēc apspriedes nolēma piešķirt līdzekļus filmēšanas grupai un avantūristei, kā arī kosmonautei Kristiānai, un lika tiem doties ceļojumā pa Saules sistēmu. Komandai bija jāpaviesojas uz 4 planētām un jāpārbauda Matulakas Zandiāna noturība jebkādos apstākļos. Viņi piekrita šim izaicinājumam un nolēma doties uz Marsu, Venēru, Jupiteru un Saturnu. Kosmosa kuģis tika izgatavots no alumīnija vai svina, jo šie materiāli rada ievērojami mazāk sekundāro starojumu, kas parasti ir problēma kosmiskajos lidojumos un apdraud kosmonautus. Kuģī būs iebūvēta dzīvības nodrošināšanas sistēma, kas ļauj cilvēkam dzīvot un strādāt kosmiskajos apstākļos, kā arī hermētiskā dzīviešanas kabīne, kas nodrošina apkalpes atgriešanos uz Zemes. Līdz tika ņemta kamera, lai varētu nofilmēt visu notiekošo uz planētām. Speciāli izgatavots un iepakots ēdiens kosmiskajiem lidojumiem, tvertnes dzeramajam ūdenim, milzīgi degvielas krājumi, un kosmiskais tērps. Ceļojumā pa Saules sistēmu izpētes komanda izvēlējās doties uz šādām planētām. No Zemes uz Marsu, no Marsa uz Venēru, no Venēras uz Jupiteru, no Jupitera uz Saturnu un tad atpakaļ uz Zemi. Mars ir 4. Saulei tuvākā planēta. Tā tiek dēvēta par sarkano planētu, tās rūsganās krāsas dēļ. Marsam ir 2 pavadoņi – Phobos un Deimos. Šī planēta ir aptuveni 2 reizes mazāka par Zemi, taču tās masa ir pa 10 reizes mazāka par Zemes masu. Uz Marsa ir blīva atmosfēra. Pašlaik es atrodos uz Marsa. Dienā šeit ir plus 30 grādi, bet naktīs mīnus 80 grādi. Neskatoties uz šīm temperatūras svārstībām, Matulaka Zandiāna parāda, uz ko tā ir spējīga. Venēra ir 3. spilgtākais objekts aiz Saules un Mēness. Ap savu asi tā apgriežās 243 dienās, taču ap Sauli tā apriņķo 225 dienās. Venērai ir lēna atpakaļrotācija pulksteņa radītāja virzienā. Uz tās ir bieza un blīva atmosfēra. Par cik šī planēta atrodas ļoti tuvu Saulei, šeit ir ļoti karsts. Neskatoties uz šiem faktoriem, Matulaka Zandiāna saglabā savas īpašības. Jupiters ir 2,5 reizes masīvāks par visām pārējām planētām kopā. Tam ir 67 dabiskie pavadoņi. Parasti tas ir 4. spožākais objekts pie debesīm, aiz Saules, Mēness un Venēras. Jupiters ir 5. planēta no Saules un apriņķošanas periods ir 12 gadi. Jupiteram nav cietas virsmas, ārējais slānis sastāv no gāzes, kas dziļāk pakāpeniski pārvēršas šķidrā stāvoklī. Tikko mēs izlidojām caur Jupitera gāzu mākoņiem. Uz Jupitera ir ļoti stiprs vējš, taču neskatoties uz šo faktoru, mani mati saglabā savu iepriekšējo formu. Saturns ir 6. planēta no Saules un 2. lielākā planēta Saules sistēmā. Īpaša nozīme ir tā gredzena, kas sastāv no ledus un putekļiem. Saturnam ir 61 pavadonis. Šī planēta izstaro 2 reizes vairāk enerģiju nekā to saņem no Saules, un ap Sauli tā apriņķo 29,5 gados. Izlidojot caur Saturna gredzeniem, kuri sastāv no ledus un putekļiem, jūsu mati saglabās iepriekšējo mirdzumu. Un tas viss pateicoties Matulakai Zandiānai. Sveicināti! Sveicinu jūs atgriešanās no kosmiskā ceļojuma. Kādēļ jūs izlēmāt doties šajā braucienā?
Es izdomāju doties šajā braucienā, jo es gribēju gūt jaunu pieredzi un arī pabūt uz citām Saules sistēmas planētām. Ar kādām nesaskaņām vai sarežģījumiem jūs saskārāties ceļā? Kad mēs bijām pusceļā, mēs sastapāmies ar asteroīdu plūsmu, un tas nebija diezko patīkami. Cik ilgu laiku jūs ceļā pavadījāt? Mēs pavadījām 7 gadus. Pastāstiet lūdzu nedaudz par Zandijānas matlaku iedarbību. Reklāmā jūs paši redzējāt, cik brīnišķīga šī matlaka ir. Paldies par interviju. Paldies!